Šodienas izskā TV. Papilnēs kaut ko? Nē, tev jau nepatīk, ka tev liek iekšā. Šodien ir mini-rallija kausa izcīņas 4. posms, ir ļoti labs laiks, visi kaut ko rosās. Ers Finance mini-rallija kausa izcīņas 4. posms Karostā. Šodien uz starta ir pulcējušies 99 dalībnieki, no kuriem 6 ir tieši studentu klasē. Un šodien, protams, mēs sekojam īpaši līdz studentu klasē. Skatīsimies, kā viņiem ies. Vaļ. Skatos, Kārli, tev pirms starta problēmas piemeklēja? Jā, pastiprinātājs pazuda. Viss slikti. Tagad jāmeklē jaunu. Tu kādas sajūtas pirms starta? Diezgan labas trases, baigi foršas, viskās būs ātri līkumi. Tīri nevainas. Kā autiņš gatavs? Palielam gatavs, samainījām degvielas sūkni, bišku vairāk būs jaudas, un tas vecas beigās bija izbeigušās iepriekšējā posmā. Tagad es domāju, autiņu vajadzētu izturēt vienīgi augstu parkā, bišku grab, bet vajadzētu izturēt. Kas bembītim? Power steering, līdz un žiguls. Kas notiek? Notiek tas, ka viņi vajag līdz laikkontrolē dabūt. Un viņiem vēl jāskrūvē mašīnas izšķīt. Ui! Paspēsim starta? Cerams. Cerēsim. Tas virsū redzam nopietni gatavojās, un tad roci jau ķīvēs, kur viss notiekās. No vietējās studentu klases, tas ir pilnīgs jauns šosezon mini-rallija kausā. Tur ļoti sīks cīņas un tik tiešām šis ir vispērējais sezonas posms. Mums ir kaut kāds neliels tehnisks problēmas, te parās aiz stūra. Raimonds ir palicis, izskatās, ka ir izbraucis no rotera ārā. Un mēs vēl nezinām šobrīd, kur ir Kārlis, jo Kārlim pirms startā stūras pastiprinātājs bija izģērbies, viņš tur remontējās, tur likās, ka viņš tur paspēja. Jāzina Kārlim, kas Kārlim noticis. Es nezinu, kas Kārlim notika, bet Kārlis tikko pabrauc garām, tātad kaut kā tehniski ķibel vai kaut kas tam līdzīgs. Bet vismaz viņš brauc. Pirmajā dopā viņam būs kavējums, bet vien jau pārējās dopos veiksies viņam. Esam šobrīd pārbraucienā no 4. ātrumposma. No 4. uz 5. No 4. uz 5. jā. Un mēs esam diezgan apmierināti, bet diezgan lielā arī neskaidrībā. Tur mums ir viss kaut kas sajucis. Mēs esam apmierināti, uzlabojām savu laiku. Centīsimies tikt uz tā pedestāļa, parādīt labus rezultātus. Un Riča, kādas tavas domas par šobrīdējo Liepājas mini-ralliju? Topi man ļoti patīk, ļoti tehniski, bet ir nedaudz stresa, nedaudz neskaidrības, dažas lietas varēja būt labāk. Bet mēs dodamies uz priekšu, mēs nepadodamies un centīsimies rādīt labus rezultātus. Kā jums gongs šodien? Traki, ja godīgi. Pašmāja rallijas, tas stress, kas ir, tas ir bišķiņ savādāks. No rīta likās pārāk aizdomīgi, ka mēs esam visu izdarījuši laicīgi, ka nav jāskrien, ka mēs zinām, kur jābrauc, ka nav jāapmaldās. Bet kopumā gonka ir laba. Žēl tikai, ka no 6 ekipāžām mēs palikām 3. Bet, vismaz piedestāli piepildījām uz visiem 3 pakāpieniem. Un tā kā jā, būs labi. Iebraucām par ātru regrupingā, dabujām sanāk 9 minūšu sodu laikam vai 6, es īsti neatceros. Bet roteri neviens, tas jau ir daudz pēc visiem iepriekšējiem posmiem un kopumā jau ir labi.
savas kļūdas dēļ esam tur, kur esam. Nu kā ir tā, mācamies. Nu kā gonka šodien? Nu, smagi diezgan. Visu dienu cīnījāmies ar tehniskām problēmām, bet beigās finišs ir un vismaz atklājām, kas pie vainas bija, tāpēc negāja mašīna. Un kas bija pie vainas? Gaisa filtrs kastē, caurumiņš bija. Visu dienu mainījām sūknis, no interkāra sūtījām, vispār izdarīt. Beigās vienkārši stulbākais, kas varēja būt, tas bija pie vainas. Un kā ar sodēm? Sodu laikam mēs nesam noķēruši, diezgan mierīgi šodien bijis. Tīri smuki nobrauc? Laikam, ka viss smuki bijis, jā. Un kā rezultāti? Nu, ar visu to, ka laika raustījāmies, niķojāmies, īstenībā ir diezgan solīdi. Trīniekā laikam esam. Man slikti gāja. Rallijs beidzās 5. dopā, bet visu dienu cīnījāmies ar problēmām. Mums pirms pirmā dopa vispār iepazīšanās stūras pastiprinātājs izbeidzās. Tad mēs nopirkām jaunu, bet liekot viņu virsū sapratām, ka nedara. Tad mēs nopirkām īsāku siksnu un vēl tepat rallija sākumā ar īso siksnu, tikko dabujām īso siksnu. Vispār brauksim bez stūras pastiprinātāja, tad braucām uz pirmo dopu. Mums suporta skava atskrūvējās vaļā, bremžu suports šidā kustējās priekšējais. Tad mēs kaut kā gateriski viņu salikām, un tad lidojot uz laika kontroli mūsu menti noštrāfēja 80 eiro sodu uzlika. Wow! Jā, tāpēc bēdīgi, ka līdz galam netikām tomēr. Tad ir pilns komplekts šodien. Jā, vai nu kārbi izšķīdi, vai arī reduktors. Bet biķerniekiem jau būs kārtībā? Noteikti. Varēja būt labāk. Varēja būt sliktāk. Jā. Nu, kļūdījāmies ar laikiem un, diemžēl, dabujām sodus. Bet esam tāpat laimīgi ar rezultātiem, ko parādījām. Netrāpījām uz rotoriem, braucām uz pilnu banku un visu laiku uzlabojām savus laikus. Mēs pa lielam, kas notikās, mēs kļūdījāmies ar laika kontrolēm. Nu, nebija tur kaut kādas skaidrības un kļūdījāmies, sajācām vietas un tā arī dabūjām minūtes sodu. Tāda kļūdiņa sanāca, bet tāpat tās esmu uz pedestāli, tāpēc sūdzēties nevar. Galvenais no kļūdām mācīties. Nu kā jau pirmajā sezonā, protams, būs pilns ar kļūdām. Ir vienkārši starpība, vai no tām kļūdām mācās, vai turpina veikt tās pašas kļūdas nākotnē. Nu, mēs centīsimies vienkārši tās kļūdas neveikt nākotnē un dzīvot tālāk. Turpinam braukt uz pilnu banku. Nav ko smaidīt. Nu, tas ir finišs. Diemžēl no 6 studentu klases ekipāžām pāri mums palika tikai 3, tāpēc, ka 3 ekipāžām autiņiem tur radās tehniskas problēmas, ko mēs ceram, ka jaunieši atrisinās līdz biķerniekiem. Jo mums vēl ir priekšā palicis viens posms. Šobrīd mēs gaidām apbalvošanu un skatīsimies, kas tur beigās būs, jo šobrīd tiek apkopot sodi, soda sekundes, viss pārējais un gaidām oficiālos rezultātus. Kā pa celmēm, principā, ja mēs ņemtu statistiku, tad studenti ieskaitē pusi, ja 50% no startējušiem nefinišēja šo ralliju. Jā, sesija nenokārtoja, kā Uldis saka, jā, līdz ar to goda piedestāls tiem, kas faktiski aizbrauc līdz galām, tātad izturīgākie un tie, kas tiešām spēja tik galā gan ar tehniku, gan ar trasi. Un tā, studenti ieskaitē mīnē rallijā Kārosta 3. vietā. Kālis Ķipst un Dzitārs Koncerts! Otrā vieta studentu ieskaitē Ričards Gohardsons un Ralfs Runcis! Sātais ar troksni uzvarētāji Reinārs Ķilmis un Matīs Reiksmīrs! Vaļā! Protams, ka pašā svarā, jo tas ir jānosīr! Aiziet! Šampanietis pa gaisu! Un čaļi tiešām ir pelnījuši ļoti sarežģīta sacensība bija tieši studenti ieskaitē. Kā jau teicu, uz goda pedestāla tikai paši izturīgākie un veiksmīgākie. No tāds ciets rieks minimālīs Kārosta izvērtā šajā ieskaitē. Nu, protams, saldais ēdiens šajā ieskaitē būs sezonas noslēgums apmēram pēc mēneša, kad arī noskaidrosim pirmos studentu uzvarētājs. Tie, kurus sesiju būs nokārtojuši visu godu pedestālu. Bet līdz tam, protams, vēl ir pamatīgs darbiņš jāizdara, tā kā visi cieņu Māliķis Čaļi. Apsveicam vēlreiz top trīnieku studenti ieskaitē, aiziet!
Nu, rekā, tā garšo piedestāls, Mališs.